Šis ir tas viens no piemēriem, kur ekonomikā iejaukties ir totāli nepareizi. Šeit nav no gaisa nokritusi peļņa kādu citu apstākļu dēļ, kurā Latvijā, kā piemēram bankām, kuru bankas neko nedrot, bet Eiropas centrālās bankas kursa vai procentu izmaiņu dēļ pēkšņi būtu peļņa bez iesaistes, bez piepūles, bez darba ieguldījuma, vienkārši nokrist no ārēja konkrēta specifiska juridiska apstākļa. Šī gadījumā tie ir tirgus konkurence. Konkurence par preci, par jautājumu par preces daudzumu tirgu. Te ir piedāvājuma un pieprasījuma sakarība. Ja kāds iedomājās šeit uzlikt šādu solidaritātes maksājumu degvielai, tad mēs padarīsim tikai pretēju efektu. Mēs padarīsim to, ka patērētājs samaksās par šo ar pilnīgu virsizmaksām, un valdība būs tikai tā, kas varbūt īstermiņā iegūs valsts kasē papildinājumu. Tankā iedzīvotājiem, transporta līdzekļu vadītājiem būs pilnīgi pretējs efekts, kolēģi. Un mēs jau vienreiz esam redzējuši, ko tas nozīmē, ka kāds mēģina kaut cik kontrolēt cenas. Cenas desām. Padomju Savienībā cenas desām veikalā bija, jo šiltīt bija, bet pašas desas nebija. Tad mēs nonāksim vienā mirklī pie situācijas, ka šeit tirgotājiem nebūs produkta, ko piedāvāt. Un tad mēs nonāksim pie situācijas, ka jūs jau nāksiet ar piedāvājumu šeit izsniegt taloniņus, jo prece būs deficīts, un tad būs jautājums par sadali, kam pienākās pirmajam. Nenodarbojamies ar šādu lietu. Tirgum ir jākontrolē situācija pašam, brīvajā tirniecībā. Jo mēs visi cīnīsimies, visa Eiropa cīnīsies par preci, un tas, kas maksās vairāk, tas arī saņem šo preci. Tik arī vienkārši ir. Valsts iejaukšanās šajā procesā ir totāli nepareizi un nemuļķojamies. Mēs jau vienreiz Padomju Savienībā bijām. Otro versiju mums nav nepieciešams ieviest. Paldies! Paldies!